veicina stāju, un kad man patīk, tas man smaļas prieks, un tas balansē mani. Bieži pēc koncertiem sarījuši, ja deju kolektīvas un nezēstāju. Man vienkārši iepatikās, man patīk visu tā kolektīvā sajūta, un jautri vienkārši kopā dejot. Dejot tā, dejot dzīves, dejo vecāki, dejo vecāki. Vienkārši sacensībās būs jādejo smuki un samulīgi. Tad, kad es skatos dažreiz no malas, kā citi dejo, ir ļoti skaisti, un man brāļā arī dejo. Ja, tāpēc, ka tas ir arī veselīgi. Brīnums ir kā laimes sajūta, kāds varam piedzīvot tādas īpašo dzīvi. Ja mēs jautājam, kas ir brīnums, no tā ļoti filozofiska aspekta. Mums vienu dienu notika brīnums bērndārzā, kad drūģi atnesa kalendāru adventus, kur jāizlasa katrs. Pirms mums ir jādefinē šis tā brīnuma koncepts, kuru mēs saprotam. Brīnums. Un brīnums tad kā negaidīts pārsteigums, kad tevi pārsteidz nesagatavot, un tas ir kaut kas ļoti liels. Domāju, brīnums varētu būt kaut kas tāds, ko negaidi, tā kā, kad nezinu, tā varētu būt. Brīnums ir brīnums. Saulgrieži ir svētki. Saulgrieži? Es nezinu, es pieņemu, ka kaut kādu rituāli. Jāņi. Tas ir cilvēku jūtas, kas noteikti lietu, kad jūs varat arī zināt cilvēku un savu uzticēšanās un savu domu izpaušanas cilvēku saprošanos. Tā kā draudzību, kādu kā ir ietraucējiet ļoti. Nezinu, tā kā, ka tev ir kāds ļoti labs draugs. Jā. Kad mīlu vienu zīmēčiņu, jo man pie Letīcijas sunīču tādu ir viens vēl sunīts mamma, viņai piedzima bērniņš, viņa vēl augs. Es novēlu, protams, lai būtu visi laimīgi, veseli un vēlamies, es pie pašiem mazākiem novēlu, lai viņi izaugtu, līdz pašiem augšiem, tā kā līdz lielajiem dejotājiem. Es deju, lai viņiem ir labas mācības. Es visiem novēlu būt laimīgiem, jo tas ir pats galvenais. Vienmēr turpināt dejot, jo mācēs dejot, mācēs visu, vairs nepatīk, kas tik jūši. Viņi labi un skaisti būtu nodejoši visas dejas.